Koskenkorva ir degvīna zīmols, kas pazīstams ar augstas kvalitātes dzērieniem, kur ražošanā tiek izmantot rūpīgi atlasīti un dabīgi izejmateriāli. Degvīns tiek destilēts Somijas sirdī, Koskenkorva ciematā un piedāvā plašu klāstu dzērienu, kas apvieno tradicionāls garšas, modernos kokteļos un liķieros. Beef jerky ir žāvētas, karsti kūpināts lielopu gaļas uzkodas, kuras galvenā sastāvdaļa ir lielopu šķiņķis ar augstu proteīnu saturu. Un arī šīs epizodes sponsors ir Yes LV, kas ir intīma preču veikals ar plašu erotisko klāstu. Šoreiz viesim dāvināsim pāru vibratoru, kas ir izgatavots no medicīniskā silikona un uz kura neklājās baktērijas. Tas ātri uzsilst un pielāgojas ķermeņa temperatūrai, kā arī tam nav nepieciešama īpaša kopšana. Tā dizains ir ergonomisks, elastīgs un ideāls, lai apmierinātu abus partnerus. Pašu vibratoru kontrolē ar mobīlo lietotni, un jūs varat arī dalīties ar citiem pāriem, ar saviem parametriem un saviem iestatījumiem, lai izmēģinātu arī to kāds cits. Protams, komplektā nāk lubrikants, kā tad bez tā. Paldies sponsoriem! Mūsu šīs dienas viesis ir plaša profila speciālists, specializējoties kā mūziķis grupā Dziļi Violets, kā aktieris tādās filmās kā Jaungada taksometrs, Saki jā, kā ceremoniju vadītājs vairākos televīzijas un publiskajos pasākumos, kā arī darbdienās var viņu dzirdēt radio SVH Viļņos dienas programmā. No 6. novembra kinoteātros tiks rādīta ilgi gaidītā un lolotā Māra Martinsona filma Zeme, kas dzied, kurā viņš atveido pirmās tautas atmodas darbinieku, juristu, Rīgas latviešu biedrības priekšnieku un visādi citādi vēsturiski nozīmīgo personu Krišjānu Kalniņu. Ar mums šodien bazarēs toties īstais un vienīgais Nauris Brikmans. Čau! Čau, vecīt! Čau! Wow! Es esmu šokā, ka tu zini manu tēlu. Es par to visvairāk, ka tu esi izpētījis, ka viņš ir jurists. Es zinu, es papētīju, tāpēc, kad, labi, par to filmu parunāsim pēc tam. Jā, es vienkārši esmu ļoti pārsteigts. Es tieši aizdomājos, gan jau iespējams man prasīs, tad es sāku domāt par juristu. Man bišķiņ tā kā jāsagatavojas, lai es zinātu, ko tev prasīt. Un kā tev ir, tu esi ar alkoholu stojies jūs? Gan. Man liekas pēc situācijas, kad ir... Man ir tā, ka mums ir līdzīgi ar draugiem, kad nav tāds aiziem uz vienu aliņu. Mēs zinām, tie ir meli. Tā ir tukšdieši. Nav tāds, jo principā arī neinteresē tas viens aliņš. Varbūt pēc basketbola treniņa tas viens aliņš baigi forši pēc tās fiziskās. Tad gan. Tā ir vienīgā reize, ka tiešām es varētu teikt viens aliņš. Bet tā pārsvarā man tāds neinteresē tāds. Ja tajā dienā es esmu ieplānojis to, kad būs šī, varētu teikt, grupi iedzeršana, sadaršanās. Es viņu plānoju ilgstoši, es esmu saskaņoju ar sievu, ja to es daru ar džekiem, vai arī mēs sasījām kopā ar sievu, kad mēs to darām. Jā. Okay. Bet dažreiz arī sanāk spontāni. Labi, tad spontāni, šitais ir tā vairāk plānot, es teikšu tā. Šis ir tiešām plānots. Šitais ir plānots. Un kas šis ir? Šitais ir pirmais, šitais ir kokteilīts, vienkārši vienas mēs iesaldīsimies bišķiņu. Viņš reiz sausā? Mūsu pirmais dzēriens ir Collins 15 grādi. Šis kokteils ir atsvaicinoša versija klasiskajam Tom Collins ar vieglu citrusīgu garšu un maigu alkohola saturu, kas piedāvā perfektu līdzsvaru starp skābumu un saldumu. Koskenkorva Collins pagatavots izmantojot Koskenkorva oriģinālu degvīnu, pievienojot tam dabīgas apelsīnu miziņu ēteriskās eļļas. Ideāls dzēriens kastē dienai vai brīvai draugu pasēdēšanai. Kā tu gribi? Tu viņu var dzert. Nē, uzreiz saucā arī, vai ne? Laikos, es reiz saucā nevajag. Ļoti liels apjoms. Tas nav gluži šotiņš. Tā tiešām ir krūze, reāli. Tā tiešām ir krūze. Es zināju, ka Nauris Brikmans. Es domāju, ka būs šot? Es zināju, ka būs Nauris Brikmans, tāpēc ir krūzes. Priekā, ļoti labi. Ok, tātad. Māra Martinsona filma Zeme, kas dzied. Viņai jau, man šķiet, bija produkšanā diezgan ilgi, un, ja es nemaldos, viņai vajadzēja iznākt jau pagājuši gadu. Pagājuši gadu, jā, pirms dziesmu svētkiem vajadzēja iznākt pirms dziesmu svētkiem. Bet, protams, notiek viss kaut kas, un budžeti, un pēkšņi arī tad, kad notika filmēšanas process, un arī bija pandēmijas laikā, es atceros, ka pirms mēs gājām iekšā paviljonā filmēt,
ņēma nost analīzes un tad gaida, vai ir vai nav. Un, ja ir pozitīvi, tādā ziņā ne, bet negatīvi, dodies iekšā. Un, protams, daudz tie aspekti mainīja to termiņu, izpildes termiņu, un arī, kad filma var beidzot nonākt pie skatītājiem. Mēs viņu filmējām, sanāk, jau 2020. gadā mēs viņu filmējām, un es vēl šogad runāju Overvoice saucamās. Jā, sanāk, mēs apmēram arī 4 gadus filmējām filmu. Jā, bet kā piedzīvojums vienkārši fantastisks, jo mēs filmējam gan mīnus 30 grādos, gan arī plus 34 grādos. Tātad 64 grādu starpība. Kontrastiņš. Nenormāls, jā. Un arī tas, ka vienu gadu tas notiek vienā gadā, un tad nākamajā gadā tu filmē turpinājumu tajā ainai, un tad ierauga tev, piemēram, mākslinieku, grimu mākslinieku, un es, kā jau mēs visi pandēmijas laikā, tu bišķi sēdi vairāk, un tieši priekš mums uzšuja tieši uz to pandēmijas laiku, uz nomēru, un tad paietas gads, visi notiek nokal tā kā aktīvi, un tu ieraugi, un tā cits filmas saka, filmas prezentācijā ieraugi vienu no mākslinieku, nē, tev jāsāk ēst. Es ko nevar izdarīt šo seju? Šis ir savādāk. Tas ir reāli savādāk. Un es biju nometis laikam 8 kg. Wow. Tas sejā ļoti redzams. Arī šobrīd es turos, es nometis 6 un turos pie tā. Gribētu vēl bišķi pie tā ideālā svara nonākt. Bet, stāsts par to, ka arī problēmas to, ka visas drēbes ir pa lielu, nekas vairāk nedara. Tas nebija man vienīgiem, tas bija arī pārējiem aktieriem tā. Tas bija ļoti interesanti vispār viss tas process. Bišķi nogāja no ceļa par jautājumu. Bet viss pareizi. Tas ļoti labi, tu stāsti ļoti interesants lietas. Man liekas, tas ir labākais, nekad neaizmirsīšu to šoku, ka tā ir cita filmas pirmizrāde, un tad viņi ierauga man tā, pasies pēc analīzēm tieši. Analīzēm. Nevar tik ilgi turēt, kā pielis. Lika turēt tā, lai nav zilums. Viņai tas šoks par to, ko lai daru. Viņi runā ar Mārtiņsonu un Auris, citu vēl kaut kā, bet Nauris ļoti bija sapāmas nedaudz, Tad man ļoti garšo. Šitie te? Man teriyaki ir man mīļākais ir, ne beef jerky, man patīk pork. Pork, Droši. Šis būs manējais. Droši našķējies. Vispārībā filma, šajā pa tiem visiem gadiem, bišķi varbūt haotiski stāsti, jo ir tik daudz laikam, ko pateikt, kad tu sāc mētāties no tām lietām. Kā tu nokļuvi līdz lomai? Pagaidi, iedzeram sākumā. Pagaidi, es neesmu pabeigšu. Tev vajag domas sakoncentrēt. Priekā. Es iedošu šis nākamais, Šī tik strauji mums jādara. Mūsu otrais dzēriens ir Koskenkorva kaipiroska. 15 grādi. Sajaucot Koskenkorva degvīnu ar marakuju tiek iegūts passion fruit caipiroska kokteils. Koskenkorva ciemats stilā. Caipiroska ir vienkārši, bet efektīga izvēle, kas apvieno degvīnu ar laimes skābumu un marakujas saldumu. Ar 15 grādīgu alkohola saturu šis kokteils ir viegli baudāms un piešķir klasiskam dzērienam ziemeļnieku pieskārienu. Visi baigi pārsteigt. Tu redzēsi, tad vienā brīdī tas temps samazinās un vairāk atturās runājamais. Man jau ir. Kā tu nokļuvi līdz lomai? Es filmējos tā diena, neaizmirsīšu nekad to dienu laikam, jo mēs filmējam jaungadu taksimetram visas daļas, kas bija, ko mēs filmējam iekšā taksī. Sarunas un viss. Un jaungada taksimetrs vispār notikums kā tā, viņš ir jaunā gadā notiek, kad ir augsts. Līdz ar to es tēloju policistu, un man ir pilnā policista ekipāža ar lielajiem kerzakiem kājās ar šubu. Un tajā vasarā ārā bija pār pa 30 grādiem. Man lika ledu iekšā jo tāds karstums, ka grūti paliek. Pēc tam gan jau ar temperatūru 39 man bija, pēc tam tajā pašā vakarā, kas ir loģiski diezgan. Un tad mēs nofilmējam visu to ainu, un tad man Mārtiņsons saka, klausies, tas ir ļoti, ļoti līdzīgs Krišānam Kalniņam. Es saku, kam? Krišānam Kalniņam. Es taisīšu filmu, un tas jau bija ļoti sen, ka viņš jau sāka domāt par šo filmu. Un viņš parādīja bildi, un mēs tā tiešām rītīgi līdzīgs. Es tieši to pašu gribēju tev teikt, jo es lai gatavotos saprast, ko tu spēlē. Es skatījos, man tāds, holy shit, Nauri, tiešām, viņam pat bija tieši tāda pat bārdīja, kā tev, ja bija tieši tas Precīzi. Es biju vienīgais no aktieriem arī filmā, gandrīz vai, man liekas, vienīgais. Jo gan Keiž, gan Česars, pilnīgi visi, Česars viņiem visiem, tur jau bija savi joki, kad Brikmans atnāca, jo es atnācu,
Es audzēju speciāli filmēju matus un bārdu. Un es turēju viņu 3 gadus. Man bija visai vienādi garumi. Un es nācu uz grimētā, un man bija stunda, kamēr bišķi sataisa man tos vasaras raibiņus, viss tas process, un arī kaut ko bišķīt ar silikonu, bišķi tur palīmē. Bet kungi sēdēja tur vairākas stundas un tādos krēslos, jo tur viņi, pilnīgi, jo viņi kā jau aktieri, ja, es jau neesmu aktieris tādā ziņā. Es varu atļauties audzēt tikai priekš vienas filmas, jo es tikai vienā filmā filmējos, bet viņam jāspēlē daudz lomas. Ka viņi nevar tikai tam tēlam. Viņi nevar nodzīt matus un turēt tikai šitētos matiņus. Viņi nevar visam gadam rezervēt savu tēlu. Es Ančevskim un Bulim bija vispār mīļākais cilvēks pēdiņā. Tādā ziņā, bet tas draudzīgi un ar humoru, jo viņam visu laiku skauda tas, cik ātri. Es ienāku grimā, viņi jau 6 no rīta tur ir. Es atnāku 8 un pats pirmais uz laukumu. Un pēc tam arī tā, ka beidzās filmēšana, viņiem kamēr noņem nos, jo jūs redzēsiet tā filma, grims, make-ups, viss kadri. Es esmu diezgan daudz jau redzējis no tāds pārskats no filmas, ļoti skaisti nofilmēts. Jānis, operators, vienkārši fantastisks. Filma, man liekas, būs grandioza. Tas ir tas, ko es gribu teikt. Ko tu darīji, lai sagatavotos lomai? Tā kā tev vajadzēja, protams, arī papētīt to tēlu. Ko tu darīji, lai sagatavotos Krišjāna Kalniņa? Jo nav jau tāda, man liekas, video materiāli īsti nekur pastīties, kā viņš runā. Vispār nekā. Un starp citu, tieši par Krišjānu Kalniņu bija vissaržģītākais, jo zināja to, ka viņam ir laba humora izjūta, bet viņš ir nopietnas tāds. Viņš ir nopietnas, bet ir laba humora izjūta. Reāli tas esmu es. Tas īstenībā dzīvē diezgan nopietnas, bet ir laba humora izjūta. Tas diezgan arī rēcīgs. Jā. Un tad mums bija tikšanās ar vēsturniekiem, un tur stāsta to vēsturi, un kad es uzjautāju jautājumu par Krišjānu Kalniņu, tur bija vislielākās mīklas, jo bija ļoti maz, tā kā, ņemot vērā, kad īstenībā viņš bija Latvijas biedrības vadītājs pēc tam, līdz savai miršanas dienai. Precīzi datumu tagad nepateikšu tos gadus, kurā tieši tajā intervālā. Un ļoti maz tā informācija kaut kā. Bet to, ko mēs dabūjām ārā, sapratām tādu, manuprāt, arī es viņu nospēlēju. Ļoti tādu nosvērtu. Tur bija visu laiku jāsaprot to, ka viņš ir jauns džeks. Viņš bija jaunākais džeks, viņš ir priekš tur cīmzi. Ja, tur. Tur viņi sēž, lielie džeki sēž. Ja, un viņš ir visu laiku tāds, bet viņam pajautā, ko darīt. Un viņš kā jurists atnāk un izdomā, kā jau biznesu. Kā dabūt biedrībai naudu. Labi, es negribu spoilēt tagad filmu. Jā. Bet tur īstenībā ļoti interesanti. Tur viss ir pa biznesu. Īstenībā viss pa biznesu. Tas Krišjāns Kalniņš, viņš izdomā, ka vajag dziesmu sāks, tā viņa nopelnīt naudu. Wow, mēs esam dzīvojuši citādākā tajā narratīvā. Jā, un vienmēr tur visas tās, viņi jau tajā laikā jau bija sadarbība ar dzelzceļu. Kā atvest tos cilvēkus, ja tur sadarbība, tas ir pirmās sadarbības dzelzceļu. Kā dabūt viņus pār Daugavai. Tā ir īstenībā filma par biznesu. Jā, es negribētu tā teikt. Nekādā gadījumā. Bet filma, man liekas, ļoti skaista un blakus viss mākslas filmas stāsts, jo es vairāk piedalos tajā vēsturiskajā pusē, un tur blakus tas mīlas stāsts, bet tur jāstāst. To pusi es nezinu. To pusi tiešām neesmu redzējis. Kinoteātros no 6. novembra. 6. novembra nākat būs, tā ir mūsu vēsture, tā ir pa pirmiem latviešu dziesmu svētkiem. Cik grūti tas bija vispār nonākt. Es visu tā, Krievu guberņi negribēja, tur vispār, tur saržīt, priekā. Mūsu trešais dzēriens ir Koskenkoru Mojito 15 grādi. Koskenkoru Mojito ir svaigs un atsvaidzinošs kokteils, kas ataino visu, ko mīlam par klasisko mojito, bet ar papildus ziemeļnieku šārmu. Ar 15 grādu alkohola saturu šis dzēriens ir viegli baudāms un lieliski piemērots gan vasaras atpūtē, gan vakariem draugu kompānijā. Koskenkoru Mojito piedāvā to pašu pieredzi, ko jūs saņemat bārā, bez nepieciešamības pašam gatavot kokteili. Vienkārši atdzesē pievieno ledu un esi gatavs baudīt. Man šitie bišķi pa saldu ir. Man ir ritīgi ir pa saldu. Es gaidu vairāk to mintu. Mintu ir kad pie beigām šeit, jā? Tur ir mintu. Jā. Dienās, daudz. Ok. Dziļi Violets šogad svin 10 gadu jubileju. Mēneša sākumā jūs izdevāt dziesmu, viss ir kārtībā. Tas ir pa tiem 10 gadiem tad, ja? Dziņas teikšu godīgi. Mēs jau, ieteikšu godīgā. Ļoti garšīgai. Es tā varu ēst un runāt, baigi nepieklēk. Mierīgi. Šo dziesmu mēs ar Valteru kādā jaukā naktī rakstot citu dziesmu. Jā. Jo mēs pārsvarā ļoti piesaidzāmies mūsu blakus projektam Tētis.
Tas ir noklausīties tēta gabalus, kur man ir roka, vienkārši fantastisks klusums, skaists gabals. Rakstījām to, un tad gribējās uzrakstīt kaut kādu, jāuzrakst fanu gabals, jo dziļi vielēs. Ko neesam izdoši ārpēc gadus, kaut kas jādara, beidzot kaut kas jādara, cik ilgi spēlēs uz pilsētas svētkus, un kaut kam jaunam jānāk. Un tad mēs sarakstījām viņu vienā naktī. Ar visu to domu, ka mums ir visi kārtībā, mums tāda zāle ir viszaļākā, tas teiciens ir, ka mums tā zāle ir viszaļākā, vai ne? Kaut gan daudz pēc tam prasīja, vai tas ir par marihuānu. Es pat neaizdomājos, jo es marihuānu nepīpēju. Tā nav mana štēle vispārībā. Es pat neaizdomājos vispārībā. Kurienes tas jautājums? Tāpēc, ka tā vispār saka. Un tad mēs katrā radio intervijā gājām, es domāju, Valderam, kāpēc tu skaidro? Es pat neiedomātos, kāpēc tu skaidro to? Skaidro, ka tas nav par marihuānu. Nē, tas nav. Jā, un tad tas gabals sakrita. Īsnībā bija tā, ka 900 sekundes zvana, viņiem ir 20 gadu jubileja. Valters sāk reiķināt, mums ir 10 gadu jubileja, jo 900 sekundes gribēja mums kopā nosināt. Mēs atnākam ciet, jo mums tāda laba draudzība. Nevar to tik ātri apēr. Viss kārtībā, vecīt, žļambā droši stāst. Es neesmu audzinās. Jāpēd viss, kas uz galda. Jā. Nē, man klausās. Jā, un kad mēs Valters saprata to, ka mums arī ir 10 gadu jubileja. Un mums tas gabals vēl nav līdz galam gatavs. Un mums ir nedēļa. Mums nav videoklips. Un tas mūsu stilā. Tā kā man sieva saka, ja jums pakaļas nedēļ, jūs neko nedarat. Mēs nedēļas laikā visu bam, pabeidzām. Tā kā ir kaut kas skatāms un kaut kas ir baudāms un redzams. Jā. Tā mēs nonācām pie skaņdarbības kārtībā. Un ar to paskaidrējām, ka tas par tiem 10 gadiem, ka mums viss ir kārtībā. Un kā ir projektam tētis? Šobrīd ļoti bēdīgi, tāpēc mēs neko nedaram. Ir viens burvīgs skaņdarbs ar nosaukumu Avatārs. Viņš ir pilnībā gatavs. Mums nav videoklips. Un bez videoklipa īsti negribās izlaist. Nav tā rezonances moškas. Jā, tur ir tā tīra zobsā. Es nezināju, tagad es zinu, kā to izmanto. Jā. Man ir vajag. Bet es tā daru, man vienmēr, ja es apēdu gaļu, man ir, tā kā, viņi visi redeli ir pilni. Jā, par tēti ir tā, ka skaņdarbs ir gatavs, mums ir daudz skaņdarbi gatavi, ir 14 skaņdarbi. Tas ir diezgan daudz. Jā, un viņi ir tiešām, viņi visi tiešām ir par dzīves stāstu, par sāpi, par visām manām sāpēm mīlestībā, un tad arī par prieku un pateicību. Viss ir no tā tēta perspektīvas puses tā kā stāstīts. Visas šīs dziesmas, kas tie teksti, kas tur veidojušies, tie ir saistīti kaut kādos vai nu sāpīgos, vai nu ļoti priecīgos brīžos. Jā. Kā jau tas parasti, man liekas, notiek māksliniekiem. Viņam ir jāsāp, lai kaut ko izdarītu, vai arī jābūt nenormāli laimīgiem. Es pieļauju, jums ir tieši tas pats. Jā, precīzi. Moonshine gan jau jums bija jo Rāģiņā man viņš šodien liku. Ar Moonshine? Jā. Tur bija kaut kāda piešprica. Kad nevajag gidu, man sieva citēja. Kas ir, prasīja, kas tas ir? Nevajag gidu, mums vajag gūt. Nocam tālāk? Nē, pagaid, vecīt. Pabeidz stāstīt par tēti vēl. Wow! Es jokoju, tā vienkārši tādā. Ko tu? Jā, par tēti. Tas ir mans un Valtera Oša, mans labākais draugs, mans cīņas biedris mūzikā. Man liekas, mēs esam šitā tēdnēs to darām visu kopā. Mēs tādi sauguši sijāms dvīņi, vai ne? Cauri. Tas ir mūsu tāds sapnis. Tā ir tā lieta, ko mums ļoti, ļoti gribās darīt. To, ko mums gribās spēlēt. Mums pagājuši gadu gribējās uztaisīt koncertu. Nesanāca, diemžēl, to koncertu uztaisīt. Jo, teikšu godīgi, nomīzām. Vienkārši tas pieredzes pie kaut kā cita, un tad tu nāks ar kaut ko, vai mani varēs uztvert pilnīgi citā. Zini, kā, ja tik daudz cilvēku tevi redzējuši tajā dziļi violas, viņi tevi ar to primāri asociē, vai viņi sapratīs, vai viņi atnāks jau, vai vispār tur vēl tā komunikācija jāpaskaidro, hei, vispār man ir arī tāds projekts. Zini? Jā, man bija tāda ļoti interesanta saruna ar Jubaltu. Jāņu Jubaltu no Prāta Vērs, mēs kādā bijām gandrīz kaimiņi. Un viņš man tieši to, viņš teica, Nār, bet
Tev tik daudz jāpiestrādā. Es nekad neesmu viņš pateicis, ka daudz jāpiestrādā pie tā, jo mēs ar Valters tieši biju uz teras pie manis teresē. Es Valča, Jubalts, vecais labais trīnieks sēžam. Un mēs viņiem parādām, ko tu saki. Viņš tā saka, super, bet kā jūs šito identificēsiet? Nu, kas tas ir? Un kā pēkšņi jūs no tā dziļa vielas, no tā trap, pēkšņi uz tādu tik dziļu mūziku, cik tas ļoti sarežģīti jums varētu nākt. Un tas man ir ļoti tā iespēdies, ka tas diezgan sarežģīti. Īpaši tagad mūsdienās tas nemaz nav tik vienkārši mūzika, ir arī ļoti liels procents mārketings. Tā kā, ja tu gribi, lai tevi dzird, tev ir fucking jāzina, ko tu dari, kā tu to iznes. Un tas nav tik vienkārši, īpaši, ka tu vēl dari paralēli citas miljonas lietas, tev vēl domāt par kaut kādu rebrandingu. Jā, jo mums bija brīdis arī, ka mēs tos tēta gabalus sākām integrēt iekšā dziļi vielas. Jā. Tad bija tāds raidījums Ogres skatuvi. Foršs koncerts īstenībā. Tas bija pandēmijas laikā, mēs viņu nospēlējām. Un tad Valters Pūci no Gamas man zvana un saka, Nauri, es klausos to koncertu. Tad es saprotu, spēlēju dziļi vielas. Un tad jūs pēkšņi nospēlējat, mēs, man liekas, spēlējam domās ietīties, tur plīvuri, kas ir no tēta tiem skaņdarbiem. Un es pēkšņi nesaprotu vairāk, ko es klausos. Es nesaku, ka slikti, vienkārši kad vajag atdalīt. Jā. Jo mēs izdomājām, ka tagad vēlreiz mēģināt nokļūt turpat, kur dziļi violets, kaut kā, nekur mēs tur neesam, tādā ziņā. Nokļūt ar tēti kaut kā izskaroties ārā šajā mūzikas industrijā, kas šobrīd, man liekas, ir latviešu mūzika ir vairāk nekā jebkad vispārībā. Man liekas, mēs esam vēsturiski uz labākajā pozīcijā. Labākā pozīcija, jo šobrīd strādājot rādio, wow, cik daudz skaņdarbi. Nenormāli daudz skaistu skaņdarbi, latviešu skaņdarbi nāk jauni, visu laiku jauni mākslinieki. Un tur iestarpināties iekšā ir šobrīd jau paliek jau sarežģīti. Mums tas tirgus ir, cik mēs te esam, 1,6 miljoni iedzīvotāji Latvijā, vai ne? Apmēram 1,7. Man liekas, vēl nesen bijām 1,8. Jā, kaut kas tāds, 1,8 varbūt, 1,7, kaut kas tāds. Kaut kā tagad mums ir iebraucēji 100,000, Jā. Tad mēs esam, 1,7,1. Jā. Tad mēs esam. Un tik mazs tirgus, un mēs esam tik daudz. Es par to padomāju, mēs esam tik daudz. Es esmu to padomājis, es citreiz domāju, kā mums var būt tik daudz reklāmas aģentūras. Kā mums ir tik daudz mārketinga aģentūras, kā visiem pietiek klientu. Jā, un arī radiostacijas. Mums ir katrs vilnis ir aizņemts. Jā. Katrs vilnis ir aizņemts. Kā tas ir iespējams? Tas ir īstenībā apbrīnojami. Kurš to visu klausās, kurš to visu patērē? Bet tas ir mans jautājums. Mēs esam ļoti sadalīti, sašķelti. Ļoti, jā. Acīm redzot, jo katram ir tik daudz dažādas tās intereses, ko grib, ko tu gribi, ko es gribu. Arī noteikti atšķirās. Bet visticamāk, mēs raudam un smejamies pie viena un tā paša. Exactly. Vai ne? Jo tu vari dalīt, ka tur tas grib kaut ko to vairāk, kaut ko tā. Beigās viss ir viens. Viss ir viens. Bet mēs esam sadrumstalojuši mūsu pašu sabiedrību ar pat rādio viņiem tik sīkumaini, ka liekas, what the fuck? Jā. Un vēl polarizējamies. Nē, mēs esam pilnīgi citādāki. Jā. Konceptuāli mēs esam diezgan līdzīgi visas tās stācijas, bet nē, mums ir pilnīgi citādāks koncepts. Pilnīgi, jā. Raidījumi pilnīgi citādāki. Protams. Labi, es novēlu, lai tev izdodas ar tētis tomēr atrast to pareizo rebrandingu, pareizo pieeju, jo es domāju, ka to pilnīgi noteikti vajag Latvijai. Ir vieta, vienmēr būs vieta. Jā, tētis ir vajadzīgs. Viņš ir vajadzīgs. Īpaši Latvijā mums morāli ir vajadzīgs tētis. Tas ir super svarīgi. Super svarīgi. Jā, paldies tev. Mūsu 4. dzēriens ir Koskenkorva Raspberry Daiquiri 15 grādi. Spilgts un augļains kokteils ar avenēm un vieglu vaniļas pieskārienu, kas radīts sajaucot Koskenkorva original degvīnu kopā ar īstām Somijas avenēm un laima sulu, lai radītu dabīgu kokteili. 15 grādīgs alkohola saturs padara to par patīkamu izvēli gan augļainu dzērienu cienītājiem, gan tiem, kas vēlas kaut ko atsveicinošāku. Atdzesē pievieno ledu un baudi. Jā, bet es to teikšu tā, īstenībā diezgan ātri šitos čagojot, es teikšu tā, viņi bišķi tikai iegriež. Ļoti griež. Jā. Nenormāli, vai ne? Tas ir pata. Man ar šotiem nav tā griezis, kā man patiesībā iegriež. Man izturība ir diezgan labi. Bet tas ir, es atvainojos. Es nezinu, kā mēs? Iedos Nauri pakītot, lūdzu. Bļēķi.
Labi. Papīpēt varētu, ne? Labi. Baigi. Pabeigšu savu vienu jautājumu. Papīpēs. Baigi sagriez. Labi. Jā, tu man patīk kādu ar pompu, tu te atnāc apsēdies. Maucam. Nē, jā, es negaidīju, jā. Nē, bet to arī man krūzes salēst. Tāpēc, ka Nauris Brikmans Ko man vecāki domās, ka es tieši... Ja atnāk Nauris, tad jāpāriet no mazām glādiem uz krūzēm, lai vispār varētu dabūt pāļa mazā. Es tev parādīšu tagad nākamajā segmentā 3 bildes ar tevi, kuras esmu atradzis, ierakstot tavu vārdu Googlē vienkārši. Un tev ir jāiedod konteksts. Kas tas bija? Satunies, man zāļu signāls, es noslēgšu nost. Jā. Ja es viņas iedzēru jau pirms es... Tā, tas viss ir notiks. Sirsnīgi, lūdzu, klausi man. Paldies. Nē, snooze for 5 minutes. Pagaid. Labi, lai es vēlreiz. Kas notika? Kas bija situācija? Kas pasākuma? Vakariņš uz dīvānu. Vai vakariņš ar savējiem? Nē. Es redzu manus aizskars, man liekas. Vai arī nē? Vai vakariņš uz dīvāna. Lūsi, man liekas, man mēģināja uztaisīt pa Lūsi. Ieva Koha zeltiņas, starp citu, man liekas. Mēs kopā varam, mums bija vakars uz dīvāna. Vakariņš dīvāna, vakars uz dīvāna. Vakariņš ar savējiem, ne? Vakariņš ar savējiem. Es domāju, viss tiek raidījums, ko es esmu vadījis. tas ir diezgan fucking daudz. Vakariņš ar savējiem. Nē, jā, tiešām. Tā viņš sauc. Viņš tā... Jā. Tas ir no tā? Jā. Man liekas, ka jā. Jā, man mēģināja uztaisīt pa Lūsi. Es atceros kā faktu šo bildi. Labi. Tā ir Ligita Mieze. Mēs kopā Radio Spin FM laikos mēs bijām kolēģi, mums bija urbānie filozofi. Pirmā man kolēģi bija Ketija Šenberga. Tad Ketija aizgāja, un tad nāca Ligita. Ligita bija ziņu meitene. Spin FM vispār bija mans aizsākums vispār radio pēc Okartas skatuves pirms 14 gadiem. Un šī bilde, starp citu, par šo bildi smieklīgs stāsts, jo šeit bija rakstīts, ka lūk, Nauris Brikmans ar savu sievu Aivu Sauli Brikmanu. Un galvenais, kad Ligita, viņa jau bija bingo, viņa bija bingo meitene, diezgan zinām bija. Bingo meitene, tas ir status. Status bingo meitene. Kā saka, ir Bonda meitenes un bingo meitenes. Latvijas bingo, kā saucās? Super bingo. Super bingo, jā. Man liekas, viņi vadīja kopā ar Armandu. Un tas, man liekas, bija dīvaini, un tu bija ieliks šī bilde un ieliks Nauris Brikmans ar savu sievu. Un tad manas sievas Olmīte, kā viņa tā var nepārbaudīt faktus. Mana sieva ļoti par to smējās, viņa tikai uztraucās par Ligitu, vai Ligita nav aizvainota par to. Jā. Un kas bija šeit? Tas esmu es pirms pusīsīgs jauns džeks, ne? Tas ir nenormāli jauns džeks. Kas notika? Šeit ir 23 gadi. 23 gadi. Jā? Jā. Jā, 23 Kas gadi. bija pa situācija pasākumu? Okartas grupa nu un. Es spēlēju grupā nu un kopā ar Didis Bordeaux, Elmanu, Valteru Osu un es pēc 4. Mēs izveidojām, mūs salika kopā grupā un... Jā, mēs piedalījāmies šovā un nodzīvējām tur 3 mēnešus. Tie bija ļoti dīvaini 3 mēneši. Tie bija tie 3 mēneši, ka man bija jāatzīstās maniem vecākiem, kad es smēķēju. Shit! Cik tev bija gada aptuveni? 23 gadi. Nu, tā kā būtu laiks, būtu laiks atzīties. Un pat smieklīgākais mans tētis, viņš tā saka, nepīpē huļu. Un viņš man veida, var lamāties, ja? Jā, var, droši, mēs pat necenzējam. Fuck, ideāli! Līdz ar to mans teica, veida man visu laiku tādas labas cigaretes, un viņš visai grupai veida mums uzreiz bloku. Tā kā viņš saka, nepīpēt huiņu. Tas ir ļoti labi. Ja tu tagad esi sācis pīpēt, es parūpēšu, lai, ja tu pīpēt, tad viņš mazāk bojā tāds savs plaušs. Nu, lai nav tāds. Nu, davai. Tad varbūt uz to arī aizjam uzpīpēt. Ejam, jā. Nav būs ok, mēs aizskriedam uzpīpēt. Lūdzu, labi, jā, mazo.
Vienkārši tiešām piedod šitā griež pirmo reizi. Mūsu 5. dzēriens ir Koskenkorva rubarba 21 grāds. Koskenkorva rabarberu liķieris radīts degvīnam pievienojot svaigu rabarberu un granātābolu. Tas apvieno saldo un skābo rabarberu garšu ar nedaudz stiprāku alkohola saturu. Rabarberu garšu piešķirtam patīkam asumu un svaigumu, padarot to par patiesu liķieru garšu harmonijas balansu. Ok. Jā. Kamēr mēs te sēžam, paralēli Latvijā notiek Rīgā tāds... Man šķiet vienkārši hītot? Jā, pilnīgi mierīgi. Tu vari vienkārši hītot. Pilnīgi mierīgi. Es teicu, man neskatās šo. Kamēr mēs sēžam, paralēli Rīgā notiek vēl viens foršs pasākums. Michelin zvaigžņu pasniegšana. 2. gadu pēc kārtas, jā. Pavāru lietas, vai ne? Pavāru lietas, jā. Kā tev liekas, tu esi pamanījis, ka mums kaut kā tā kulinārā visa kultūra ir uzbūstojusies? Tu esi tāds restorāns, Džeks? Man ļoti garšo. Es arī izstāstīju interesantu stāstu par šīm lietām. Tā, ka man bija pēc universitātes, kad es pabeidzu bakalauru, beidzu universitāti, es beidzu kultūrā, jo man māma, es atceros, mēs braucam pēc vidusskolas mašīnā ar māmu, un māma saka, nu, ko tālāk? Ko tu māki labi darīt? Un es māmai teicu, un šī laikam vienīga intervija, kuras es pateicu, tā kā es viņai pateicu. Māma zina, ko es māku vienkārši gudru dirsti. Un viņa teica, tad uz kultūru. Un tā es aizgāju, un tiešām beidzu ļoti labi, viss kārtībā. Un es biju mūzikas skolotājs vēl kādu laiku, 2-3 gadus, jā. Tu biji mūzikas skolotājs? Es biju mūzikas skolotājs, Nopietni? Jā, tas bija ļoti... Kādiem bērniem sīkajiem? No 1. līdz 12. klasē mācīju. Un es biju pats ļoti jauns, Džeks, man bija 22 gadi. Tas bija interesanti. Būtībā tu biji nedaudz vecāks nekā tavi skolnieki. Zini, kas bija drīvainākais? Kādreiz bija tāds klubs Justs, jā? Protams, atceros. Bēmbi ārā nopirkot. Jā, visu noteikti. Slapjo tēkrāku konkursu. Un tu esi pie tā bāra un pienāk klāt audzējs. Sveiks, skolotājs. Un tu redzēšanās? Tas ir tā. Bet par to kulināriju, man vienmēr bija sapnis atvērt savu restorānu, ko mēs arī ar Dzidu Vielais mēs izdarījām. Mēs atvērām savu bāru, beigās kaut kad tas sapnītis kaut kad piepildās. Jā. Bet ne pārāk veiksmīgi. Bet tad bija tā, un tad es sapratu to, ka, lai es ietu vispārībā iekšā tajā industrijā, man ir jāsaprot viņu nedaudz vairāk. Man jāsaprot, kas tas vispārībā ir. Nu, kas tas par zvēru ir, cik maksā katra lieta un tā tālāk. Un tad es gāju mācīties pavārus vēlreiz. Gāju izmācīties pavārus, izmācījos to pirmo pakāpi, cēlos 5 no rīta, braucu uz kādu restorānu vai kafejnīcu, kurš tur strādāja. Nu, nestrādāja, bet praksē, zini, tu esi praktikants. Un tu jāiet, un tu mācies taisīt tur apelsīna, saspied apelsīnu sulu, taisi trusi tur iekšā, tur garneles un visu. Un to es visu tur samācījos, visu kaut ko tādu, un tad es aizgāju tālāk vēl strādāju, sapcīt, Terra restorānā arī strādāju. Un tad es pajautāju, cik maksā šis nosaucējs, piemēram, tas jautājums. Un loģis, iezīmē atteicis savu restorānu. Un man tur pasaka, tur 100 štukas, un sēdēs tā visu tā ventilācijas sistēmu izmaksāja. Es teicu, ok, šito es nedarīšu. Tas nav, jo man likās, tā izīrēt kaut vietu, tādu virtuvīti un tā. Jā, bet tā kā, es esmu pats arī bišķi pamācījies par to, kaut ko nedaudz no tā saprotu, pavisam nedaudz uzsvēršu, nedaudz no tā visu saprotu. Un, esmu gurmāns, absolūts gurmāns vēl joprojām. Tas, ko es tev gribēju paprasīt vairākas reizes no Latvijas restorāna asociācijas, no ēdināšanas, ir bijis visu laiku iniciatīva, ka Latvijā vajag samazināt PVN likmi ēdinātājiem. Jā, ir bijusi tā iniciatīva, bet tikpat labi šomēnes, oktobra mēnesī, vide pateica, ka viņi neredz vajadzību samazināt šo likmi. Es kā bijušais bāra īpašnieks varu pateikt, ka tas būtu ļoti vajadzīgs samazināt šo likmi, tāpēc, ka ir ļoti grūti vispārībā, piemēram, mūsu stāsts par Dzidu Vielais bāru. Mums bija Dzidu Vielais bārs, tagad viņi ļoti veiksmīgi pārņēma Komediju Latvija. Mēs nodevām atslēgu, viss bija ļoti forši, svinīgi ar visu ceremoniju, kas notika. Un tā, apakaļ.
Jā, par to PVN. Jā. Tad mēs attaisam vaļā to bāru un visu. Un tur samaksā lielas naudas. Samaksā lielas naudas tur cilvēkiem, kas, lai apstiprina tavu terasi. Ka tev ir terasi vispār. Jā, tev ir terasi. Jā. Un tev, mēs to terasi visu tur uzbūvējam. Mēs uzbūvējam vēl vienu bāru, tur investīcijas lielas ar Valteru. Tur, yes, let's go. Ja mēs daram smuki. Man māma ainava arhitekti visu tur sastāda apkārt. Visu, man gribējās, lai ir pēkšņi tāds dārs, kur tu iej iekšā un dzer dzērienus, ēd garšīgus ēdienus. Tas tādā nenoteiktā vietā un lai ir kolosāli. Un tad mēs samaksājam lielas naudas, lai mums iedod to atļauju. Un mūsu bārs tika vaļā, tā terasa vaļā ir 2 nedēļas, un tad atnāk Rīgas attīstības dienests. Man liekas, manuprāt, tā laikam bija. Viņi atnāca paēst un ieraudzīja, nav saskaņot. Tas pakāpiens, nav tur tā izkārtas te, un atbrauc pašvaldības policija, un hlaks, un izrāž mūs uz gadu. Tas ir baigi brutāli. Tas liekas nevajadzīgi brutāli. Un tur es samaksāju tās naudas. Tiem cilvēkiem, tām instancēm, kas varētu palīdzēt to izdarīt. Un pirmkārt, saucās Rīgas attīstības dienests, vai ne? Jā. Jā, es pareizi laikam saku. Nu, jā. Un mēs to visu pagalmu, mēs visus tos grafiti zīmējumus, visus aizkrāsojam. Mēs to pagalmu arī ārpus mūsu teritorijas sakārtojam, lai cilvēkiem būtu patīkamāk ienākt iekšā pie mums uz terases. Līdz ar to mēs attīstam it kā Rīgu tajā brīdī, bet tu attīsti Rīgu. Bet Rīga tev grib izdrast. Jā, un Rīga vienkārši tāda nāk, jā, un tāda fuck you, un tev aiztais ciet, un tev ir zaudējumi nenormāli, tu zaudēji nenormāli lielas summas, un tas ir tāds bēdīgs stāsts, un tā kaut kā mēs tur izkārpījāmies, tad mēs sākām vēlreiz no jauna, bet arī ir pagājis pusotrs gads, un tev visu laiku jāmaksā īris un jāmaksā pa visu. Kas beigās ir pilnīgs vaiprāts, un es šausmīgi apžojos uz viņiem. Jā. Viņi noteikti skatās šo es esmu viņiem piedevis, tāds ir acīm redzot jūsu darbs, nevis palīdzēt, bet čakarēt. Jo, piemēram, situācija, mums ir uzliktā signalizācija, vai ne, ar tiem lāzeru stariem, kad neviens uz tās ceras nevar uzkāpt virsū. Un tie lietu sargi, vai ne, kas ir tās virs galvaņiem, viņi ir aiztaisīti ciet un tā kā aizvilkt, vai ne? Nāk šie čabuļi, viņš pārkāp pāri, tas gaudo visu tā signalizāciju. Viņam vienalga, viņš paņem, lai viņš nofočētu, kad ir pārkāpums. Viņš atplēš vaļā to, kas savilgts. Tas ir fucking kretīniski. Atvelk vaļā un nofotografē, ka ir šeit reklāma. Nu vai nav fucking debīli? Tas ir fucking kretīniski. Vai ne? Nu ir šausmīgi. Tā birokrātija ir tik pretīga, ka liekas, tev tiešām maksā, lai tu būtu tāds krāms. Miks Galnovskis arī teica, ka šobrīd populārākais klubs Vecrīgā ir izīrēt elpas. Vienkārši noķeptēja populārākais klubs. Tieši tā. Jāpatiet bišķi. Tā kā, labi, skaidrs, PVN likmi vajag samazināt, bet vajag samazināt arī birokrātiju. Ne? Obligāti, jā. Krivēnšība, jā. Man sen neviens nav dabūjis tādā stāvoklī. Es pat necentos, es pats esmu pārsteigts, tā kā šitais nebija man pēc plāna ierakstīts, kad tas tā ies. Daudzen. Es kaut kā pārcentos. Es nolūšu tekstam. Mūsu 6. dzēriens ir Koskenkoru Passion Fruit 21 grāds. Koskenkoru ciemats ikdienu rada maigu degvīnu, kam šoreiz pievienojuši svaigus marakujas augļus un nedaudz plūškoku ziedu ekstraktu, radot eksotiskas garšas liķieri. Šis dzēriens ir ideāli piemērots baudīšanai tīrajā, pievienojot kokteļiem vai kā saldais papildinājums desertiem. Garšā jūtams izcels saldskāpumu līdzsvars, kas izceļ marakujas svaigumu un rūgtāk augļu sēklu tanīni, kas parādās pēcgaršā. Labi. Es vienkārši pārlikšu to te. Tā es varu, tā brutāli, bet traucēs skaņai. Tas, ko es tālāk gribu paprasīt, tagad bija tās ļoti interesants arī morālais konflikts un tā. Atis Švinka, viņš ir aizsardzības ministrijas padomas loceklis. Un nesen bija lielais skandāls, ka viņš bija Palestīnas piemiņas pasākumā. Nolicis svecīti, vai ne? Tā kā aptuveni. Jāatzīstās, ka neesmu dzirdējis šo. Anyway, karoči, tātad Latvija ir ieņēmusi ļoti skaidru pozīciju par to, ka mēs atbalstam Izraeli. Vai ne? Jā, tas ir skaidrs. Jā, mēs atbalstam Izraeli. Bet aizsardzības ministrijas
padomes loceklis aiziet uz palestīniešu piemiņas pasākumu. Nu, Ko es par to saku? Jā, ko tu par to saki? Principā neko. Šis ir ļoti politisks jautājums. Zini kā, ir pieņems, ka par politiku mēs nerunājam. Jo man ir ļoti stingri kaut kādi. Mēs šeit runājam par politiku pārstāvjiem. Nu, draugs, ne jau tagad. Nē, nu pasaki. Kā politika, ne jau tagad. Nē, viņš to skip nākamā. Nē, nu labi, mēs varam arī iet nākamo, pilnīgi mierīgi. Mēs varam iet nākamo. Davai priekā. Un arī par politiku. Patīk. Bet es kaut kā nebiju izkalkulējis šito naudu. Nē, muļķības. Vajag dzīvot viegli. Anyway, davai iepasam. Jā. Mūsu 7. dzēriens ir Koskenkorva strawberry 21 grāds. Koskenkorva strawberry ir klasisks ogu liķieris, kas izgatavots no dabīgu zemeņu ekstrakta, kas atgādina ar rokām lasītu zemeņu garšu. Aromātā jūtams intensīvs karsts vasaras zemeņs ar dabīgo ogu raksturu apvienojumā ar maigu skābumu un rūkta no sēklu notiņu. Ar 21 grādu alkohola saturu tas ir liels deserts pats par sevi un liels papildināts garšu profilu arī kokteļos. Tā, tu Es laikam tāds tuss skan blakām. tas ir augšā, ir deju nodarbības. Tur ir zumba klāsa. Jā. Bāc, es varētu. Iedos man lūdzu pīt vēl vien? Jā, mēs varam tā, jā? Jā. Klausies, tūlīt būs klāt novembris, un novembris Latvijā tiek skaitīts kā patriotiskais mēnesis. Obligāti. Kā tev šķiet, kā mēs varētu vairot patriotismu starp jauniešiem? Es nezinu, vai to var vairot. Man liekas, katram sevī tas vienā brīdī ir jāsajūt. Es pats, tā, kad spēlēju orķestrī, spēlēju kādreiz jaunībā, spēlēju puteju orķestrī Ausiklītes. Un tie visi šie svētki, kuros es piedalījos, viņi, manuprāt, mani padarīja vairāk par lielāku patriotu. Mana skola, mans skolas direktors Haralds Bārdiņš, viņš bija ļoti stingrs. 11 gadus nospēlēja klarneti. Izbraukāja Eiropu ar pasaules labāko jauniešu puteju orķestru Ausiklītes. Tas bija kolosāli, tā iespēja vispār spēlēt tādā līmenī šos klasiskus skaistos skaņdarbus, ierakstījām arī albumu 25 gadu jubilejā. Tas arī tev veido, man liekas, par šo valsts patriotu. Man liekas, kaut kādi tie notikumi, ka tu redzi, kā tas notiek, vai ne? Nu, tādā realitātē. Un kad redzi, kā tas aizskar kādu citu. Es nezinu, man Latvija ir manā sirdī. Nu, kā tu skaties uz, tagad, kad parādījies tā, iepriekš tā bija bišķiņ karstāka, vai ne, tēma šobrīd jau viss tā kā samierinājušies, to pieņēmuši, uz obligāto valsts aizsardzības dienestu, ka tagad jaunieši tiek loterijā iesaukti. Tad, kad es gāju skolā, manā laikā tāpat bija obligātais dienests, un man bija jāiet uz viņu. Tad, kad es gāju. Un es aizgāju, un es nekad neaizmirsīšu, ka man teica, ka, ja arī jūs gribētu ar savām problēmām, nu, tā kā fiziskām problēmām, jūs neviens neņems. Līdz ar to es teicu. Man liekas, ka obligātais dienas, kas runājas ar Aivi Ceriņu, kas man labs čoms. Mums jau viņa bija iepriekšējā epizode. Tieši iepriekšējā. Jā, un viņš man patīk, kā viņš par to stāst, par šo disciplīnu, par šo savienību, par to sajūtu, man liekas. Tā sajūta, man liekas, ir pats svarīgākais, kas mums vajadzīgs vispārībā. Iekš mums, starp pilsoņiem, iekš tautas, mums vajadzīgs šī sajūta. Tas arī rezumē. Labi, vecīt, tad mācam tālāk. Vecīt. Es nekad dzīvē neesmu vispār uz tādu interviju sniedzis. Mūsu 8. dzēriens ir Koskenkorva Blueberry 21 grāds. Koskenkorva Blueberry ir meleņu liķieris, kas izgatavots no īstām Somijas meža melnēm un nedaudz salda kardamona ekstrakta. Tas ir sātīgs un ar saldu, tomēr dabisku garšu. Aromātā jūtams meža melens, kam seko smalka kardamona pieskaņa, kas atgādina vecmāmiņas meleņu pīrāgu. Liķieris ir gatavs baudīšanai šotu veidā vai pievienojums kā garšīgi kokteļu vai deserta sastāvdaļa. Tu skaties futbolu? Saklausīs futbolu? Vispār nē. Vispār nē, jā. Vispār futbolu neskatos.
Un tagad daudz būs tādu, kā? Nē, pirmo reizi es biju aizlidoju uz Londonu. Māsas vīrs man aizved uz Premjeru līgu. Tas bija fantastiski. Ārprāts, tas bija fantastiski. Atgādini, es tev nosūtīšu video no tā, cik labi gāja, varbūt varēs iemontēt iekšā. Tagad es nemeklēšu, tas būs pārāk ilgi. Bet tur tas viss tā atmosfēra, tas bija vienkārši fantastiski. Vai ne? Tu saproti, ka futbols ir faniem? Nenormāli. Un es Simonu saku, what are they saying? All right. Un tu iešā tādā full power tajā. Jo es esmu vispārībā sporta tāds fans. Ja mani paķer. Jo man ir hokejs ir ļoti, sirdī tā kā nenormāli tūs, ļoti patīk. Un... Jā, mēs būsim olimpiskajos. Starp citu, bļāviens, priekā. Ņem nākamo. Ņemam nākamo. Te jau redzēt pēc grādiem, te ir, tās pilītes lēnām. Tumīgāks tās bišķiņi. Būsim olimpiskajās. Būsim olimpiskajās, un es esmu nenormāli priecīgs par mūsu kungiem. Tas ir fantastiski ārprāts. Viņi ir kolosāli hokejisti, viņi ir kolosāli džeki. Bet atgriežoties pie futbola. Es gribētu papasīt. Tu zini, ka bija tas plāns būvēt futbola stadionu Lucavsalā? Jā. Kā tev liekas, viņš ir nepieciešams vai nav nepieciešams? Noteikti, kad ir vispārībā tādai attīstībai kaut kādai. Ilgtermiņa domāšana. Protams, jebkas, kas attīst. Piemēram, futbola stadions nenozīmē tikai futbolu. Pirmkārt. Tie ir koncerti. Tās ir daudzas citas lietas. Man liekas, mums tā... kad mums tikai pasaka to, ka mēs te būvēsim futbola stadionu, tur būs koncerti, tur būs daudz mākslas pasākumu. Tas nozīmē, mums ir atverās ļoti daudz citas iespējas. Kāpēc? Visu laiku viss notiek Igaunijā, Lietuvā. Jā, es tev tieši gribēju paprasīt. Imagine Dragons atkal, viņi spēlē Igaunijā. Cik daudz, teiksim, ārzemju mākslinieki uzstājas Viļņā vai viņi uzstājas Tallinā? Jā. Un vienkārši kaut arī Rīga pēc loģikas ir loģiskākais centrs viņa pa vidu. Bet te nav teritorijas, te nav ko to darīt. Nav. Un es esmu tikai priecīgs, un es esmu tik laimīgs, mums toreiz 2006. Gads bija, vai ne, kad Arēna Rīga beidzot uzcēla, vai ne, kad bija tas hokeja čempionāts. Pirmais bija. Fantastiski, ārprāts. Beidzot mums ir vieta vismaz, kur notiek koncertiem, vai ne? Tūlīt arī... instrumentu koncerts. Noteikti koncerti, noteikti pasākumi. Tā ir arī māksla. Tas nav tikai sports. Mēs vienkārši ar katru vietu, ko mēs uztaisam, mēs viņai radam apkārt notikumus vēl. Vēl notikumu, kas var būt tajā vietā. Tas ir skaidrs par jebkuru vietu, kas tiek uzbūvēta jauna Rīgā. Vai Latvijā. Vienalga. Labi. Tad pie Mintu. Sākam Mintu. Starp citu Mintu. Man ir viens no mīļākajiem. Man zini, kādas atmiņas ir Mintu. Mēs bijām gājuši pārgājienu no Užavas līdz Pāvilostai. Tad, kad mēs nogājām to pārgājienu, mēs Pāvilostas stopiņā mēs paņēmām Mintu. Mēs tā saļurbājāmies no Mintu braucot atpakaļ. Es teikšu godīgi, draugs. Tā kā tu man esi saļurbājis, neviens nav ļurbājis man. Tas varētu būt citāds. Mūsu 9. dzēriens ir Koskenkorva Mintu 35 grādi. Koskenkorva Mintu liķierim piemīt izteikti atvēsinoša svaiga piparmētru garša. Mintu ir īpaši iecienīts augstākos laikapstākļos, jo tā piparmētru svaigums savienojumā ar alkoholu rada patīkamu kontrastu, kas gan uzmundrina, gan sasilda. Liķieris ir ideāli piemērots tiem, kuri mīl piparmētru garšu un vēlas baudīt spēcīgāku dzērienu ar dzestu, atsvaidzinošu noskaņu. Tas lieliski garšos jebkurā veidā, bet vislabāk ieteicams to pasniegt atdzesētu šotiņā vai kopā ar karsto šokolādi. Šis jau ir daudz atsāks. Daudz atsāks. Tā, novembris nav tikai patriotiskais mēnesis. Tas ir arī vīriešu veselības mēnesis. Jā, audzēs ūsas. Audzēšu ūsas, jā, esmu noskaņojies audzēt ūsas. Es vienreiz nodziņu nostīs apšā, atstāju ūsas un parādījos sievai, un sieva teica, nē, dzen nost. Kā tev šķiet, kāpēc mums Latvijā ir diezgan traģiska situācija arī ar vīriešu pašnāvībām un mentālo veselību? Kāpēc mums Latvijā ir tāda? Tu man šobrīd to prasi, jā? Exactly. Kāpēc mums ir tāda smaga situācija vīriešu mentālo veselību un kā tu pats uzturi kārtībā savējo? Es regulāri pārbaudu savu veselību, regulāri pārbaudu, un
Es to daru, tātad es taisu tādus posmus, kad es maucu pa darbiem, un tad es taisu pilno tehnisko apskatu. Es viņu saucu par pilno tehnisko apskatu savam ķermenim. Un tad es biju taisījis pirms 5 gadiem, un tas taisīju tagad nesen, pirms gada bija posms, taisīju pilno apskati tehnisko, un izrādījās, ka 50% asinsvads ir aizaudzis ciet. Ja, te pie kakla. Jā, manā vecumā ļoti vajag. Un izrādās, gēni, holesterīns, tur tas viss ir dzer zāles, jādzer kaut kādā brīdī ir tās zāles, jo tikai ir diētas, mēģināju sākumā tikai ir diētu. Tad es arī nokritos no 96 uz 88 nokritos momentāli, jo es aizgāju no full power tādā diētā. Es esmu galīgi cilvēks tāds. Jā, ja es kaut ko daru, es kaut ko daru. Un tad man ārsts zvana un saka, ka vajag arī prieku dzīvē. Jo tās jaunās analīzes sadāca, jums holesterīns tās nav. Tad ir 1,3. Jūs varat atļauties arī kaut ko uzēst, kaut ko citu un tā tālāk. Bet jā, es esmu absolūts galējība cilvēks tādā ziņā uz šīm lietām, kad es pārbaudu savu ķermeni. Es vienmēr mēģinu pēc kaut kāda posma, tāpēc, kad mans darbs nav viegls. Es personiski uzskatu, es neesmu atlēts un sportisks mauds, bet tu pats piekstīsi, tad, kad es skatos un mauds. Tas ir intensīvs, tas ir crossfit. Tas ir pilnīgs crossfit, jo tev ir uz elpas, piemēram, man uz elpas jānotur arī tad, kad es lēcu. Tas kardio ir nereāls. Un es vinos uz rīteņa. Ir tas rīteņs, kur saliek visu tos te un minās un nevar dabūt augšā to sirds tempu. Un vienkārši uzkāp asinsspiediens un jābeidz šis eksperiments. Saucamais, ne eksperiments, bet šī pārbauda. Tāpēc, kad ir pārāk liels šis asinsspiediens. Un es saku, kaut kas nav kārtībā, kaut kas tā. Es saku, nē, jums ir ļoti spēcīga sirds. Un es saku, bet es jau viņu netrēju. Es saku, bet jums ir tā skatuma. Visticamāk, tā skatos, jūs malcat pilnā jaudā. Un tā arī veido jūs to visu to ķermeņa, to būtību, ka jums tā, ka tu vari ātri, bam, un ka tev tik ātri jānomierinās, tai sirdī jānomierinās tik ātri, lai tu vari padziedāt, lai tu vari normāli sakoncentrēt vārdus. Jo, kā piemērs, ja tu trenžieru zālē vienkārši mauc, ritīgi mauc un pamēģini padziedāt uzreiz. Bet normāli dziedāt, vai ne? Normāli maukt. Mēs varētu šitā konkurēt ar tiem dejotājiem augšā. Tu vienkārši atnāc pilnā fucking. Jūs jūtat, jā? Jūs zināt, kā tas ir? Saprot? Tas ir tas, jā. Es visu laiku pārbaudu ļoti savu ķermeni, jo, manuprāt, tas ir jādara. Un katram vīrietim tas ir jādara. Ir jāpārbauda savs ķermenis. Es to esmu sācis darīt kopš 26 gadu vecuma, manuprāt. Jā. Un, lai nebūtu tas tāds liels pārsteigums, 30 gados es pamēģināju, nevis pamēģināju, bet pārbaudīt sev, un tev, piemēram, pa asinsvadiem, ja? Jā. Tev pārbauda asinsvadus, un tur viss ir tīrs. Pagāja, 3 vienā gadā, un tagad es taisīju, 36 gados taisīju, un pēkšņi 50%. Pa 5 gadiem, 5 gadi, 50%. Tas ir daudz. Tad vēl 5 gadi, viss. Dan, viss tur vairs neesi. Ir jāpārbauda sev, jo tu nevari zināt, kurā brīdī, kas tevi tieši notrigero uz to, lai tev pēkšņi veselībai kaut kas nav pieņemams. Vīrieši, novembris tuvojās, vīriešu veselības mēnesis audzēja mūsu obligāti. Es audzēšu jūs un apakšējos, man sievas vairāk nepieņems. Es tev gribēju iedot dāvanu no mūsu sponsora. Wow! Tas ir tev? Es tev arī gribu iedot dāvanu, viņi tev visu laiku stāv. Es neesmu nācis ar tukšām rokām, es esmu nācis ar marinētiem gurķīšiem no Rojas. No Rojas? No Rojas, jā. Ak, Dievs, cik jau! Tik sulīgs. Sulīgais. Yes. Paldies. Paldies. Yay. Tas tev un sievai patiks. Nice. Yes. Dienās, es jau redzu, šis ļoti nice. Nu labi, paldies. Es tādā veidā gribēju tev pateikties. Paldies, ka tu esi piedalījies. Ka tu esi izturējis šito. Milzīgs paldies. Gaidām 6. novembri. Vai ne, kad būs pirmizrāde Latvijā? Jā, Zemgas dzied, fantastisks filma, manuprāt, skaista, mākslas filma, kā vēstures mākslas filma. Būs labi.
Pa daudz šis. Priekās. Šaus. Krivenči. What? Mūsu pēdējais dzēriens ir Shankey's Whip 33 grādi udikāls īru viskija liķieris, kas apvieno tradicionālā īru viskija garšu ar bagātīgām vaniļas un krējuma notīm. Garšā izteikts karameļu un īris nianses. Lieliski izvēle kokteļiem vai baudīšanai tīrā veidā. Šitais nice. Šitais labs. Viņam kafija tāda. Ja jau beidzam ar raidījumu, tad jau beidzam. Vai esat gatavi? Vai mēs stratam? Mēs griežam. Armands Simpsons, legitimieris. Tad tas ir sanāk. Sanāk, vai ne? Es varētu būt divi. Armands. Spils kečupu gros. Stabili. Tā. Tu viņu baigi, Nika. Ko mēs griežam? Izvēlēs dzērienu dāvinā. Tur izvēlēties kādu no pūdžām vienkārši ņemt mājās. Aiziet. Ko mēs ņemam? Vecīt, ja ko tu gribi, skaties, kas tev piestāvēs tam yes maisiņam. Pienāc pie siemas, tur jau tā ir vibrators abiem diviem. Tā, es ņemšu šo. Nu ņem, vecīt. Tas ir tavs. Made in Ireland. Tas ir viskijs, ja? Tas ir kaut kāds miksls, rekur. Bās, tas arī pat nav viskijs. Tas vēl ir tas. Šitie ir mānīgi, es saku, parasti tā izstāst no malas sēk, nav uzvilnēs šito. Tā kā problēma bija tā, ka mēs vienkārši čagojām no šejienes līdz šejienei un kaut kā neiedomājām ātri. Nu, sanāca tā kā sanāca. Sanāca tā kā sanāca, raktīgi ātri čagojot. Nu tā ir, kā man saka draugi, tā ir, ja ir tā, ja nav tā, kā draugs saka, tā. Op. Nu kā tev liekas, cik būs? Nu virs vienam jābūt. Nu, es domāju 2,25. Šis ir vairāk nekā man likās atklāt sakot. Šis pieklājīgi, vecīt, respekt. Paldies tev vispārībā šo uzaicinājumu, vienkārši kolosāli. Viņš saplīs ceļiem, jo es braucu uz Kreiteni. Divi tas ceru. Nē, viens pats, jo divi, piemēram, manam baģistāz, man nāk uz tā ziņa. Tā nevar būt. Vecīt, viņam kaut kas cits tur ir, Nu, tur kaut kas cits ir. Nezinu, kā tas varētu būt. Jā. Un tad beigās tas ir gutīts. Ai, viņš ir čau.